Pašā tīmā es esmu ierakstījusi, bet tas man šobrīd ir liekts, bet tā Windows ierakstīšanu, es tā mazlietiņa arī to uzmanīju pret to. Tā, tad, labi, un tad mēs, tad jā, es kopīgošu un darbosimies. Līdz mapa, ja? Roza, ja es redzu tikai ziedi. Tur ir kāda sarkanais puķis. Gimpa, ja? Viss bija Gimp mapē failos. Es, man liekas, liku gan. Roza, meitene, jā. Citādāks nosaukums. Roza krāsaina, jā? Tur ir Jā, roza krāsaina, meitene ar kafiju. Meitene ar kafiju. Un saplēstais foto. Ir, jā, visur ir, gan draivā, gan failos, visur ir. Tā, tātad pirmais attēls, ar ko strādāsim, roza krāsaina, meitene rozi. Un uzdevums būtu šo ziedu, rozes ziedu izveidot krāsainu. Pēc būtības pats uzdevums jau nav nekas sarežģīts. Ja jums vajadzētu krāsainam attēlam kādai detaļai mainīt krāsu, kādu darbību jūs izmantotu? Mēs to esam darījuši un piemēram, tur būtu jau krāsains attēls, tikai ziedu mēs gribētu krāsot citā krāsā. Droši vien jāiezīmē pats zieds. Mēs iezīmētu ziedu. Vai fonu, bet tad droši vien ziedu. Tad droši vien pievienotu masku. Jā. Nu, tātad kaut ko ar masku mēs strādātu, jā, jo es jau saku vienmēr, ar masku strādāt ir labāk nekā bez maskas. Nu, jā, jau tā saka, tad droši vien, ka būs tā maska jāizmanto. Un tā. Un kāda pati darbība, pati komanda, ar kuru jūs mainītu to krāsu, ko jūs izmantot? Krāsai? Jā, nu, ja mēs tur, mums nevajag zaļu, mums vajag zilu. Nevajag zilu, mums vajag sarkanu. Ko mēs izmantojām? Colorize. Colorize, jā. Tad no krāsa un colorize. Tātad tādos lielos vilcienos mēs iezīmējam. Tātad kaut kādā veidā tomēr mēs strādāsim ar masku. Nevis mainīsim pašu attēlu. Mēs jau varam iezīmēt ziedu un tikai ziedu iekrāsot. Tātad, principā, izmainīt pašu slāni. Bet, mēs kaut ko darīsim tā, lai, mums oriģināls slānis paliek nemainīts un mēs mainīsim dublētu slāni ar maskas palīdzību. Tā, tātad tas viss ir
pareizi viss ir iezīmēts lietās, mēs to arī darīsim. Šeit ir tikai viena tāda maza nianse. Vai šobrīd vispār šim attēlam kaut ko ir iespējams izveidot krāsaini? Droši vien kā atgūt krāsaini nevar, jo bildi jau oriģinālā ir melnbalta. Tikai pašām izkrāsot. Paskatāmies augšā tur, kur mums ir nosaukuma rinda. Tur ir grayscale. Tur ir grayscale. Melnbalts varētu būt arī RGB. Un tad nekāda problēma nebūtu to sarkano krāsņu vai kādu zaļo vai zilo dabūt. Atslēga vārds ir tas grayscale. Grayscale mums, protams, nekādas krāsas nedod. Mums ir dažādi intensitāti pelēks, bet nekas no krāsaina. Līdz ar to pirmais, kas mums ir jāizdara, jāpanāk, lai vispār ir iespējams krāsas. Mums ir grayscale jānomaina uz kaut vai uz RGB. Tad, lai būtu iespējams krāsains attēls. Tas ir pirmkārt, kas būs jāizdara. Lūk, un tad mums ir jāatrod, kur tad mums tā darbība atrodas, jo mēs varam nomainīt šo krāsu režīmu. Tas ir saraksts image. Tātad tās ir par pašu attēlu. Un krāsu režīmi ir mode. Image mode. Lūk, un te mēs arī redzam šobrīd, kurš režīms ir aktīvs, un mēs viņu nomainīsim. Mums citu režīmu šeit, tādu īsti nav, jo, piemēram, smiks mums tur nav, bet RGB mums ir. Tad mēs mainām šo no grayscale uz RGB un vienkārši izmantojam konverti. Neko arī varam nemainīt, vienkārši konvertējam. Un tā kā mums tagad grayscale vietā ir RGB, tad nekas mums jau vairs netraucē arī šo attēlu vai kādu daļu izkrāsot, vai visu izkrāsot. Katrā ziņā tagad tās krāsiņas ir iespējamas. Un kaut jau pēc tāda principa, kā mēs tagad krāsosim to rozi, mēs varam izkrāsot jebkuru detaļu. Tātad, principā, mēs strādāsim ar tonēšanu un masku. Un tā mēs varētu, ja kādam interesē kādreiz kādu melnbaltu attēlu izkrāsot, mēs varbūt tādu piemēru paņemsim nākamajā reizē, vismaz kaut kādu fragmentiņu pakrāsosim, un tad jūs redzēsiet, tur var izmantot arī citu paņēmienu, mēs varbūt arī mazliet citādi arī to kādu niansīti izvēlēsimies, bet ideja paliek tā pati. Tā, tālāk jau mēs rīkosimies tā, kā mēs esam skatījušies, kā darīt tādās situācijās, ja mēs kaut ko attēlu mainam, mēs izmantojam attēlu dublēšanu, slāņu dublēšanu. Tad slāni dublējam, lai mums paliek oriģināls un mainīsim dublēto slāni. Tātad labais pals taustiņš slāņa logā uz slāņa un duplicate. Tas ir pirmkārt, jo tad šajā oriģināla slānī mēs redzēsim šo melnbalto daļu un savukārt dublētajā slānī jau mums būs šis mainītais. Mēs tonēsim attēlu, kur mēs
atstāsim redzamu tikai rozes zieda daļu. Un šobrīd, jā, mēs varētu arī rozīti ziedu iezīmēt, vismaz pamatdaļu, ja kaut kas nebūs līdz galam perfekti, to pēc tam varēs mainīt. Tātad pirms mēs liksim klāt masku slānim, mēs varētu arī tādu iezīmēt, ko mēs izmantosim iezīmēšanai. Tā attēls nav liels, tas mums nesagādās problēmas, es domāju. Tā. Mēs varam izmantot, varbūt arī faziju varētu izmantot, mēģināt arī šo foreground select tool. Droši vien, kad šķērītes es neizmantošu. Nu, pamēģināsim šo foreground. Turpat, kur ir šķērītes, tur mums bija šī iezīmējuma paņēmiens, kur mēs vispirms, tur ir vairāk soļi. Vispirms mēs, tā, ne ļoti precīzi, bet apvalkam apkārt, kura daļa mums interesē. Bet, protams, jo mēs tuvāk veidosim, jo mums būs labāks rezultāts. Tad ar brīvu roku apvalkam apkārt, pieturot pels taustiņu nospiest, apvalkam norādot robežas, kas mums interesēs. Tā, brīvu rociņu apvalkam apkārt ziedam, tad ir Enter. Un tad ar to rīku, kas tur šobrīd tiek piedāvāts, izmantojot klaviatūras taustiņus ar kvadrātu iekavām, varam paņemt varbūt lielāku izmēru, jo tas zieds vidū tāds diezgan plašs, pietiekam liels. Mēs varam to rīku paņemt tādu palielu un vidū nospiest. Un pēc tam piekoriģēt ar mazāku izmēru tās lapiņas. Tad vidū spiest. Viņš paņems to laukumu iezīmēšanai. Pēc tam mazliet mēs varam pazīmēt arī, kur mums tās lapiņas aiziet. Paskatīsimies, kādu iezīmējumu mums viņš pēc tam piedāvās, vai mums vēl tur kaut kas būs jāmaina. Tad mazliet precizējam laukumiņu. Un tad šajā logā, kas ir Foreground Select, uzspiežam Preview Mask, lai varam redzēt, ko tad mums viņš ir ieraudzījis iezīmēšanai. Un tad mēs vēl varam ar to pašu rīku ietuvinot, pazīmēt, varbūt iezīmēt precīzāk. Izmēru pamainot. Tad tur, kur mums nav tā precīzi galīgi, tur varētu. Bet, ja mums nebūs līdz galam precīzi, tad mēs pēc tam varēsim pēc tam arī pamainīt. Ja? Tas, ka tagad varbūt mums ne līdz galam būs precīzs iezīmējums. Jo precīzāks, jo labāk, protams. Bet pavalkam vienkārši ar šo rīku, samazinot, palielinot, kā mums tur ir ērtāk, cik smalkas detaļas mums tur ir jānorāda. Un pēc tam jau to masku palabosim.
Jā, tad, kad mēs aptuveni mums izskatās, ka ir, tad uzspiedīsim no šī foreground select, logā select. Un, ja pēc tam tur vēlamies, mēs redzam, ka galīgi tur kaut kas ir šķērsām, mēs jau varam ieslēgt maskas režīmu. Šeit mums bija vertikālais lineāls apakšā mums rūtiņa, kas mums ļauj. Un tad ar otiņu melnu baltu krāsu mēs varam regulēt to iezīmējumu, precizēt, kas ir vajadzīgs, pielikt klāt, noņemt nost. Nomainam krāsiņus ar baltu pret melnu ar iksiņu, kāda ir tā vajadzība. Bet, protams, kas vēl nebūs precīzi, to mēs arī pēc tam varēsim palabot. Jā, esam palabojuši tādu no maskas režīma izējām, bet ja kaut kas vēl nebūs kārtībā, to jau tu pēc tam vēl esam ieregulēt. Iezīmējums mums principā tad tai daļai, kuru mēs mainīsim, tad zieds mums ir iezīmēts, tad liekam klāt to kā masku. Tad iezīmēto daļu kā masku liekam. Pēc slānis aktīvs un pieliekam masku. Un neaizmirstam pie maskas veidu, no kā veidot vai baltu vai melnu, mēs norādam iezīmējumus selekšana. Protams, mums jau nekas vēl nemainās, tāpēc, ka mēs jau neesam neko attālam mainījuši. Tagad varam noņemt arī iezīmējumu. Tad vai nu taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+A vai labais spēles taustiņš Select un None. Nu kā katrs izvēlās kādu variantu. Un tagad... Es atvainojos, man visu laiku pazūd tas iezīmējums. Es nesaprotu, ko es izdaru nepreizi. Es tā kā
Iekrāsoju visu rozītes, uzspiedu lejā stūrītī, lai apskatītos, kas man ir iezīmēts. Tā kā es gribu piekoriģēt, man uzreiz iezīmējās sarkans pilnīgi viss. Un, ja es uzspiežu Ctrl+Z, tad man atceļās pilnīgi visi iezīmējumi, un es neko nevaru atgūt. Man tieši tas pats, es arī kaut ko Tā, nepieskaidroju. ar kādu rīku jūs to darījāt? Ar to pašu aplīti. Tā, ar to pašu sākumu iezīmējumam ar to foreground? Jā. Nu, tātad, te pirmkārt ir svarīgi visu to soļus izpildīt, kas tur ir. Tātad mēs apzīmējam apkārt, enter. Tad mēs ar to rīku, kas tur jau ir, mēs viņu tā kā bišķiņu pakrāsojām, lai norādītu tās robežas. Es tagad precīzi to nedarīšu, bet tad mēs varam paskatīties šajā te logā, kas ir tas foreground select preview. Tā viņš parāda, ko viņš tur ir ieraudzījis. Tur. Un tad ir vēl select. Ok, jā, tas ir tas, kas iztrūka. Tā mēs pabeidzam. Šis iezīmē veids ir stipri īpatnējs, un viņam ir tie visi solīši jāizpild. Bet tā koriģēšana notiek pirms spiest select. Un tagad mēs koriģējam. Pēc select. Tad, kad esam ar foreground pabeiguši to procesu, tikai tad mēs viņu koriģējam, jā. Tagad mēs varam ņemt šo maskas režīmu un pilnveidot. Un ar ko pilnveidot? Vienkārši atkal aizkrāsojot? Šajā režīmā mēs ņemam otu. Rotu. Ar rotu melnu baltu krāsu mainam, kā vajag. Izmēru pieregulējam. Ar melnu krāsu mēs iezīmējumu samazinam. Ar baltu krāsu palielinam. Nu, skaidrs, jā, es atpaliku, kaut ko palaidu garām un viss aizgāja galīgi. Droši varat jautāt jau jebkurā brīdī. Jā, šis ir tāds, es viņu, tā rīcība tam rīkam ir stipri interesanta. Un jā, tas preview var izkrist, var bez tā iztikt, bet tad labāk redz, kas ir iezīmēts. Bet tas beigās tas select ir vajadzīgs gan, jā. Tad es vēl vienreiz vienkārši parādīšu par šo rīku, kā mēs iezīmējam, lai vienkārši nekas nepaiet garam. Tad tur ir vairāk soļi. Tad, ja mēs izmantojam foreground, viņš jau nav slikts kaut kādās reizēs, jo viņš tāds ļoti precīzs, bet mums tur īsti precīzi jau šādā situācijā īsti nebūs neviens, var mēģināt ar pazīt. Tāpat būs jāpiestrādā. Tad vispirms it kā nosakam laukumu, aptuveni iezīmējot, apelkot ar brīvu roku. Un ar šo foreground rīku apelkam ar brīvu roku, jo tuvāk būs, jo, protams, labāk. Tad ir taustiņš enter, ka mēs it kā esam pabeiguši šo apelkšanas darbību. Mums ir loks foreground select. Un tagad automātiski jau ir rīks rotiņi, tas nav jāņem, tas jau ir. Mums atliek tikai izveidot lielāku, mazāku, un mēs varam pavilkt, kur tad mums kur tā iezīmētā daļa. Mēs mainām arī to rīku izmēru, pat te vidus daļā var ar lielāku, bet uz malām mums tur vajadzēs mazāk to rīku. Tad, kad es esmu norādījusi, kuru daļu, tad es varu paskatīties, ko tad viņš saredzējis, cik tālu ir iezīmējums, ir preview mask. Es vienkārši ieklikšķinu. Tad viņš parāda, cik tālu viņš ir to saredzējis, cik tālu man viņš ir iezīmējis. Ja man nav nekas vairs jāmaina, tad es neko nedaru, tikai uzspiežu select pogu tajā pašā logā. Bet ja šajā mirklī ir jāmaina, tad vēl var mainīt? Ja ir jāmaina, tad, piemēram, ja man tur kaut kas īsti viņš nav kaut ko paņēmis klāt, ja, tad es varu samazināt vai palielināt rīku, kā vajadzētu, un es varu kaut kādu tastīts, tur iezīmēt, norādīt, ja, kur, piemēram, viņš nav sapratis, cik tā man vajadzētu to iezīmējumu.
Un, bet nu, tādu vēl kaut kādu koriģēšanu, nu, to varēs veikt jau vēlāk. Bet tad, kad tas aptuveni ir izdarīts, tad šeit ir vēl poga select. Tad mums viņš ir kaut kādu iezīmējumu paņēmis, bet, nu, ja es redzu, jā, tur kaut kas īsti nav, tad es ņemu šo te mazo rūtiņu, kvadrātiņu, ieslēdzu maskas režīmu un tagad laboju ar rotiņu. Melnu baltu krāsu, kāda ir vajadzība. Bet, nu, tas aptuvenais iezīmējums mums ir iegūts ar šo paņēmienu pārējo, mēs tad piekoriģējam jau ar šajā maskas režīmā. Kad tas ir izdarīts, masku izslēdzam, iezīmējums mums ir, un tad varam likt klāt kā masku slonim dublētiem. Tā. Kad maska ir pielikta, tad mēs varētu arī pašu slāni mainīt, jo slānis jau vēl nav mainīts, tāpēc nekas tur krāsains nav. Iezīmēsim pašu slāņa daļu dublēto. Nevis masku, bet slāni, bildi. Un kā jau jūs jau bijāt izdomājuši, mums atliek vienkārši tonēt attēlu. Un ja es tagad saprotu, ka ar visām atcelšanām man ir pazudis dublētais slānis un es visu iezīmēju oriģinālajā slānī, es kaut kā varu kaut ko vēl labot, pārvietot? Mēs vienkārši, ja nav dublētais slānis, tad uz esošo slāni labais tās taustiņš un duplicate layer. Tas iezīmējums netraucēs. Labi. Dublēt slāni iezīmējums netraucē. Labi, paldies. Un tad pielikt klāt. Tikai abiem tagad ir maska sanāk. Tad vienam ir jānoņem masku kaut kā vai? Vienam tad, jā, jau apakšējām arī ir maska, tad to masku iezīmēt, tad labais taustiņš un droši vien, ka tur ir kaut kāds delete maska vai kā tā komanda tur saucās. Delete layer mask, jā. Jā. Labi, paldies. Tas nav nekas, jā, tā gadās, jā. Vienkārši tā maska bija pielikta jau, un tad tika dublēts slānis. Viss normāli. Bet ja man rādās tas rozīt iezīmētā ar vēl joprojām ar to aktīvo līniju, tad man ir select none pirms es kaut kā... Jā, select none, jā, iezīmējumu noņemam. Tas nav, iezīmējums vairs nav vajadzīgs, jā. Tad, kad uzliekam masku, tad iezīmējumu arī ņemam nost, jo tajā brīdī iezīmējums vairs nav mums vajadzīgs. Un drīzāk būs traucējoši. Tātad tagad bez jebkāda iezīmējumu mums aktīva ir attēla daļa, nevis maskas daļa dublētam slānim. Un visu šo attēlu veidosim kādā izvēlētā krāsā. Tātad colors, colorize. Un tā kā mums jau maska strādā. Bet man neļauj izvēlēties colorize. Tagad es aktivizēju tā kā bilde, aizēju uz colors, un man tas color balance, color temperature, colorize. Jā, tagad paskatāmies, vai ir RGB nomainīts vai nav, jo es vienā brīdī sačakarējos, un es vienkārši ielūku pie jaunam bildi. Jā, image mode RGB. Man ir RGB, bet man colorize nestrādā. Jā. Paskatāmies, vai ir attēla daļa aktīva, ka nav palikusi maska. Uzspiežam uz attēla daļu.
Jo tur, kur mums ir kopā maska un attēls, mums ir jāizvēlās korekti, jā, tas, kur mēs mainīsim. Maskai vienmēr ir melnbalta, tāpēc tur ar krāsām neko nevar darīt. Tāpēc arī mums tās darbības ir aizliegts. Un labi vien jau ir. Tad mēs saprotam, ka kaut kas nav korekti izdarīts. Jā? Tātad pats attēls, tā daļa mums ir iezīmēta un tātad tonējam. Un tā kā mums jau ir pareizi maska salikta, tad jums jau uzreiz vajadzētu rozītai krāsoties. Jums tikai atliek izvēlēties krāsiņu, kādu no sirds kāro šobrīd. Piesātinājumu, saturation varat paskatīties gaišāk, tumšāk, lightness. Okay. Un tad var skatīties, kur, ja mums kaut kas īsti nav tā līdz galam, tad var ņemt masku, maskas daļu aktīvu un skatīties ar baltu, melnu krāsiņu, rotiņu. Rotiņai jau tagad varētu paņemt arī kaut kādu caurspīdīgu maliņu, paeksperimentēt un, nu tā, varbūt kaut krāsiņā nomaina. Un tā varbūt var iziet korektāk un, protams, tas prasīt laiku, bet, nu, mazliet jūs varat pamēģināt, kā tas ir, nu, ka mēs pēc tam to masku vēl tur varam labot, un tas ir tas, kādēļ mēs izmantojam. Un tieši šo paņēmienu mums ir iespējas, jā, vēl kaut ko pamainīt, un tas, ko nu mēs neesam tur tik korekti varbūt iezīmējuši, to mēs varam vēl mainīt. Tik izvēlamies otiņas izmēru, krāsu korekti un tā laiks un pacietība, un mēs varētu izveidot perfektu. Bet nu vienkārši pie tā viss ir jāpiestrādā, pietuvināt, un tās maliņas viss, kas te varbūt īsti korekti neizskatās, tās mēs varam tur pielabot. Nu tā. Tā mēs varam te darboties. Ja mums nebūtu maska, tad uz maskas daļu labais spēles taustiņš. Mēs nevis izdzēšam masku, bet mēs viņu varam, nu, tā kā paslēpt. Jā, mums ir disable,
layer mask, un tad mēs redzam, kāds mums tas attēls izskatās, kad mēs viņu pārveidojām. Mums viņš izskatās visu šādi ietonēts. Bet maska, tad, kad mēs masku atliekam atpakaļ, labais taustiņš un to disable layer mask izslēdzam, maska mums tur, kur ir baltā daļa, tātad alt un uz masku uzspiežot, alt un uz masku. Tur, kur mēs redzam balto krāsu, tā daļa šim tonētam slānim ir redzama. Viņa ir pilnīgi necaurspīdīga. Bet tur, kur ir tas melnais, tā daļa viss ir caurspīdīga. Un tāpēc mēs redzam apakšējo melnbalto attēlu. Maska, kā mēs zinām, daļa attēlu veido slāni veido caurspīdīgu, un daļa veido necaurspīdīgu. Es atvainojos, bet man ir select, bet maska nav balta vieta. Ko es nepareizi darīju, nesaprotu, jau 3 reizes mainīju. Tā, kurā pozīcijā jūs šobrīd tur atrodaties, ko tieši jūs darat, kas nesanāk? Es tikko izmantoju to foreground select. Ja? Pie iezīmēšanas. Jūs vēl esat pie iezīmēšanas. Jā. Un es nospiežu enter, bet mana maska nav balta vieta. Tātad, kad mēs paņemam foreground un apmetam uz ar brīvu roku. Ar brīvu roku apzīmējam apkārt. Vienkārši norādot laukumu, kurš mums interesē iezīmēšanai. Savienojam ar sākumu, un tad ir taustiņš enter. Mums ir aptuveni tāda situācija, vēl nekas nav iezīmēts, vēl tikai tas laukums. Un tagad mēs iezīmējam, paņemot instrumentu lielumu. Instruments nav jāmaina, instruments jau ir. Jā, to izdarīju. Tagad es vienkārši pravīti nospiedīšu te vidū. Man viņa ir liels rīks, man ir. Es nospiedīšu, man tur parādās tā kā atkal citādi viņi izskatās. Un tagad es, lai varētu saprast, ko viņš man ir iezīmējis, ko viņš ir saredzējis, man ir jāieslēdz priekšskatījums, preview mask, te no šī foreground mazā lodziņa. Tad es redzu, viņš līdz saskaitļos, cik tālu viņš ir ieraudzījis. Ja man vajag, es vēl varu ar to rīku tur paplašināt, palielināt. Ja, tikai rīku tur skatamies. Es vienkārši te pabraucu kaut kādas vietiņas, norādu, kad arī to vajadzētu iezīmēt. Viņam jau ir preview ieslēgts, līdz ar to es jau redzu uzreiz, kas notiek. Ja viss ir tā, daudz maz kārtībā, man tur nav, bet ja būtu daudz maz kārtībā, tad ir pēdējais solis, lai tiek iezīmējums izveidots, select. Un tad ir iezīmējums, pēc tā, ko es tur redzēju, ir iezīmējums. Un tagad var labot to iezīmējumu, ja vajadzētu. Un kad es nospiežu select, man maska nav neviena. Nē, maska nav, jums ir jābūt iezīmējumam, mirgošai līnijai. Maska jau ir tikai tad, kad mēs aktivizējam slāni un pieliekam klāt masku. Ar komandu palīdzību pieliekam klāt masku. Maska nerodas automātiski. Ar foreground mums izveidojas tikai šī mirgošā līnija, kas ir iezīmējums. Masku mēs veidojam tā kā esam to darījuši. Dublējam slāni un liekam klāt masku, izmantojot iezīmējumu. Iezīmējums jums tagad ir mirgošā līnija.
Jā, ir. Tad Bet- nodublējam slāni. Nodublējam slāni uz slāni. Labais pēles taustiņš, duplicate layer. Tad slānis, kurš ir nodublēts, tam liksim klāt masku. Varam gan labo pēles taustiņu izmantot, gan šeit slāņa apakšējā daļā poga add mask. Kad atverās saraksts, jābūt ir selection, add, un tikai tad mums liekas klāt maska. Pēc Maska tam. automātiski no iezīmējumu, mums ir iezīmējums, veidojās, mums nav maskas. Masku mēs pēc tam pieliekam, izmantojot iezīmējumu. Nu, tāds notiek, jā. Labi, sapratu. Tagad es redzu baltu vietu. Jā. Varbūt vēl kādam ir jautājumi. Tā. Labi, pamēģināsim vēl vienu. Vēl vienu attēlu paņemsim. Tā, tagad mums vajadzēs meiteni. Meiteni ar kafiju. Jā, meiteni ar kafiju. Ar šito visu, jā, mēs varam seivot. Ja šeit nav nekādi jautājumi, tad es te vairāk neko negribēju, es tikai gribēju izkrāsot rozīt. Paldies. Lai atkārtot par maskām, un man jau ļoti gribētos, lai tā izpratne izveidotos par maskām tādu, riktīgi, pilnīgu, un kad viņi dažādos veidos var izmantot pie dažādām vajadzībām, bet princips ir viens un tas pats, tikai, tie rezultāti mums var būt dažādi. Piemēram, meitene ar kafiju, šīs attēls. Mēs gan viņu samazināsim, jo es te pamēģināju, un varbūt, ka viņš ir tāds paliels attēls, var bišķiņu buksēties. Bišķiņu samazināsim, lai mums ir vienkārši ērtāk strādāt, jo es zinu, cik mums katram tie resursi ir datoram un tās atmiņas. Līdz ar to arī atkārtosim, kā tad mēs varējām mainīt izmēri. Mums vienkārši vieglāk būs darboties. Jā, tātad meitene ar kafiju samazināsim pikselu skaitu. Ņemam tātad image, kura komanda mums bija, lai samazinātu pikselu skaitu. Scale. Scale image, jā. Scale image mums derēs. Tā. Samazināsim uz pusi. Varbūt skatos platumā ir 3000, varbūt paņemam 1500. Vienkārši. Tad mums sanāk kaut kāda 1500 reiz 2250 plus mīnus. Tā. Tagad uzdevums būs sakojošs.
pārveidot attēlu tā, lai meitene ar kafiju, nu plus mīnus, ja, tur mums baigi precīzi tur to iezīmē, un mēs uz to baigi šobrīd netieksimies. Lai meitene ar kafiju mums ir fokusā, nu, tā skaidri, un tas viss pārējais fons, lai ir tāds mazliet aizmiglots. Cik daudz jūs aizmiglosiet, tā būs jūsu izvēle, bet tad veidojam visu pārējo aizmiglot meiteni un atstājam tādu, kā viņa mums ir. Ar tādu asumu fokusā, bet pārējo mazliet aizmiglotu. Darbības princips patiesībā būs līdzīgs, kā iepriekš ar krāsu mēs rīkojāmies. Tikai mums, tad, kad mēs iezīmēsim meiteni, mums vajadzēs izveidot inverso iezīmējumu, jo izmaiņas jau būs redzamas tai daļai, kuru mēs iezīmēsim. Ko mēs izmantosim iezīmēšanai? Var jau mēģināt šo pašu foreground iepazīt vairāk pamatīgāk, un es ceru, ka mums tas izdosies, bet var jau kaut ko citu ar mēģināt, bet nav jau tā baigi daudz tās izvēles. Tātad es tomēr mēģināšu šo pašu rīku, foreground select tool. Ja kādam neizdevās iezīmēt, tad varbūt ar laiku tas izdosies. Tātad, ko mēs darām, mēs ņemam apvalkam vispirms aptuveni to rāmīti, kur mums ņemot arī to mugursomu. Nav nekur steigties, mierīgi, prātīgi apvalkam. Kājas. Jā, tad, kad tiekam līdz tam sākumam, lai šis pirmais posms process ir pabeigts enter, tad mums ir iekšā ir kāds rīka izmērs. Mēs varam mainīt rīka izmēru, varam nemainīt rīka izmēru. Un tad pabraucam, man šobrīd ir balta krāsa, es tā kā pabraucu pa to attēlu daļu, kura man interesē iezīmējumam. Es jau tur, tātad es aizvelku tur līdz galvai un tā, un tad tur kājas, bet mēs varam ieslēgt arī uzreiz preview mask no foreground select šī lodziņa, kas mums izleca. Lai vienkārši viņš rāda, ka viņš skaitļo uzreiz un rāda priekšā, kur tad ir iezīmējums un kur mums varbūt vēl kaut kas ir jāpieliek klāt, un man tad, es neesmu tikus līdz kājām, tad samazināšu to rīku, un ar to rīku vienkārši pazīmēju, kur man ir kājas. Ko viņš dara? Viņš mēģinās saskatīt kaut kādus robežus, mums tas var derēt, var nederēt, mums varbūt vajag plašāk, šaurāk, bet, vienkārši pabraucam, kaut kādu sākumu iezīmējums mums būs. To, kas mums tagad neizdosies, to mēs pēc tam varēsim tur pieregulēt. Tā, tad nav viņš šāds baigi ideāls rīks, bet iezīmēšanai, bet kaut ko jau tur var izdarīt. Vismaz kaut kādu sākumu.
Un tikai ar kvadrātu iekavām pamainam, kur mums vajag kaut kādu izmēru pamainīt, lai tur ir kaut kādas šaurākas vietas, lai un, jākreņķē, ka mums nebūs līdz galam precīzi, pēc tam mēs precizēsim, mums jau paņīmiens ir pazīstams, ar kuru var precizēt. Un, ko šis rīks saredz, to viņš saredz. Tālāk es apskatīšos jau citādi, jā. Tad tas bija otrais solis, un tagad ir pēdējais solis poga foreground select, logā select. Un tad mēs varam, pietuvināt un paskatīties, un tad jau maskas režīmā labot. Ja? Tad, kad mums jau ir iezīmējums, tad ieslēdzam maskas režīmu. Mums varbūt arī tā, nenormāli precīzi nevajag, bet tagad paskatāmies, kas mums tur vēl ir labojams, tālāk jau labojam ar otu. Skatāmies, kādas krāsiņas mums tur ir jāmaina. Bet pēc tam, kad pielika enter, tad uzliek vēl masku, jā? Tad, kad nospiež enter, tad mēs tā kā vilkām līnijas, un tad ir vēl select, bet tagad mēs ieslēdzām mazo kvadrātiņu maskas režīmā, vēl labojam. Tāpēc, kā to rīt nevar tā baigi precīzi. Viņš kaut ko dod, kaut ko nedod. Bet mums arī tā baigi jāsaspringst, arī nav. Šobrīd vismaz nē. Galvenais, lai ir brīvs tās, lai nav. Nē, mums sanāk iezīmēts tās daļas, kur mēs noteikti neliksim blūru, neaizmiglosim. Bet, ja mums kaut kas tur vēl būs saglabājis, mēs jau zinām, ka varēsim to visu atkal labot. Tā kā tas nav tik. Nav tā, ka pēc tam nebūs iespēja vēl kaut ko mainīt. Būs mums iespēja mainīt. Ko tur nebūsim ievērojuši un kaut kas tur nebūs pareizi iezīmējies, to visu mēs pēc tam nomainīsim. Un, ja tur kaut kādu krikumu iekšā, varam pamēģināt ar labo peles taustiņu select un remove holes. Kaut kādas sīkās detaļas, vai tur kaut kur pa vidu vēl mēģinās tās tur var
Un pārējo tad skatīsimies, kas mums tur, ko vajadzēs vēl pieregulēt. Nu, tādos lielos vilcienos mums ir. Ja mēs vēlamies kaut kā, lai mums nav tas blūrs uzreiz tā asi, kontrastaini, bet ar tādu pārēju mēs varam paņemt arī iezīmējumu feather. Ja, nu šobrīd, cik kāds jums tas iezīmējums ir sanācis, tādu arī atstājam. Un tad paņemsim labais pēles taustiņš Select Feather. Tas ir, lai iezīmējumu kontūru ir tāda mazliet mīkstāka ar pārēju. Cik mēs paņemsim? Nu, labi, man te ir 3 pikseļi, lai būtu 3 pikseļi. Tā, mums tagad ir jāatcerās, ka jāmaina būs ne jau meitenes daļa. Mums ir jāmaina vispārējais fons, mums ir jāmaina. Tāpēc šobrīd izveidosim inverso iezīmējumu. Labais pēles taustiņš, Select, Invert. Tagad mums ir iezīmēts nevis meitene viss, bet fons mums ir iezīmēts. Tā, tagad nodublēsim slāni. Neņemot vērā, ka man ir iezīmējums, es varu dublēt slāni. Labais pēles taustiņš slāņu logā uz slāni. Duplicate layer. Iezīmējums man nekādu netraucē nodublēt. Un dublētam slānim liekam klāt masku, maskai izmantojot iezīmējumu. Add. Mums tur kaut kāds melns, melnu maz daļiņa no visa attēla ir. Tagad noņemsim iezīmējumu, None vai Shift Ctrl A. Tātad maska man izskatās, Alt taustiņu uzspiežot uz maskas daļu, man izskatās šādi. Cilvēciņš gandrīz, kaut kas tur nav, bet kaut kas ir. Man jautājums. Es arī dažreiz apjūku, tad, kad mēs laikam invert, un kā ir? Tad, piemēram, ja tagad ir maska uzlikts, vienmēr tā būs, ka, piemēram, tas, kas ir ar balto, ir iezīmēts, un tas, kas ir ar melno, ir neiezīmēts. Vai arī mēs būtu... Jā. Tas, kas maskā parādīsies baltā krāsā, tas vienmēr, tas būs, ja tā būs iezīmētā daļa, jā. Un ja mēs secinām, ka vajag pretējo, tad mums vienkārši maskai vajadzēs paņemt inverso krāsu, nevis inverso iezīmējumu, bet inverso krāsu. Un tas strādā vienmēr. Ja tas, kurš ir balts, tas ir iezīmēts. Tas, kurš ir baltā krāsā, tas ir iezīmētais. Atcerieties, mums bija roze iezīmēta. Jā. Es te atsvaidzināšu atmiņā. Un tad baltā bija rozīte. Jā. Ok, ja pēc šitā var skatīties, ja nav pārliecināts, var ko te uzlikt masku un pārbaudīt. Baltā bija rozīte, iekrāsota bija, iezīmēta bija roze, un viņa ir balta, tad mēs uzliekam masku. Tagad mēs izveidojam inverso, tad mēs iezīmējam cilvēciņu.
mēs izveidojam inverso iezīmējumu pretējo. Tātad iezīmēts bija fons, ne cilvēciņš. Un tāpēc tagad fons ir baltā un cilvēciņš paliek melnā krāsā. Un tagad skatīsimies rezultātu. Kas būs, ja mēs paņemsim pašu slāni. Tagad atkal uzmanīgi. Uzspiediet pelīt uz pašu slāni, tātad blakus maskai. Ne maska aktīva, bet bilde aktīva. Vienkārši rāmīts var redzēt, kad ir apbildīti slāņu logā. Man tu nesanāca. Shift, Ctrl, A. Iezīmējumu noņemšana, kas ir. Aha. Es to izdarīju, bet mana maska nepamainīja krāsu. Balta Nē, tas ir iezīmējumu noņemšana. Maska maina uz inversu. Tā, jums maskā, kas ir balts un kas ir melns? Cilvēks balts? Tad vajag, un vispārējais melns ir, ja? Jā. Tad darīsiet tā, maska aktīva, uz to klikšķis. Tad ir color un invert. Inversā krāsa. Ja mēs nepaņēmām inverso iezīmējumu, tad tagad vajag inverso krāsu. Nejaucam divus inversos. Inversais iezīmējums un inversā krāsa ir divas dažādas darbības. Jā. Un tas ir tas, ka mēs nepaņēmām inverso iezīmējumu, jo masku vienmēr var apgriezt pretējo ar inversām krāsām. Tagad vajadzētu sanākt, ja? Tikai iezīmējums ir nost, ja, bet es sapratu, ka iezīmējums jau ir noņemts, tad tikai nomainam maskai pretējo. Nu, tagad ņemam blūru. Tikai tagad es tur klikšķinājos maska vēl tur tā, visādi prom atpakaļ. Vienmēr pārbaudam, kuru daļu mēs mainam. Ne jau masku mēs aizmiglosim. Mēs aizmiglosim bildi. Tādēļ bildes daļa ir aktīvā. Un filtri, un blur, un varam to pašu pēc Gaussa metodas, Gauss un blur izmantot. Un skatāties, cik daudz jūs gribat aizmiglot. Un, ja pēc tam to aizmiglošanu mēs tā kā gribētu mazāk, tad pašam slānim mēs varam veidot caurspīdīgumu. Nu, it kā to blūru samazinot. Atcerieties, tā kā mēs ar seju to darījām. Ja blūrs ir uzlikts par daudz, slānim veidojam caurspīdīgumu, un tādā veidā arī tas blūrs samazināsies. Un tad mēs varam attēliem kaut kādas daļas atstāt ar asumu, kādas daļas mēs varam aizmiglot. Un tagad, ja mēs skatītos, ja mēs varbūt tur nebijām korekti iezīmējuši, tad tagad varam tur vēl labot masku. Ka viss notiek, ja. Svarīgi ir to pamatu principu saprast, kā tas notiek pie foto apstrādes, kā mēs ar masku palīdzību, ar dublētu slāni varam dažādas izmaiņas veikt un kā jums sanāca? Ok, jā. Varēs taisīt Instagram viņam smukas bildes.
Bet kā ir, ja tā godīgi, jums būtu jāsaka, tā godīgi, vai šobrīd esat izpratuši to maskas, to būtību? Vai darat tikai tā mehāniski, ko es saku, to jūs darat, un ka nav tam tā dziļāka izpratne, kāpēc mēs to darām? Man liekas, ka tagad jau sāku parādīties, vismaz to par to iezīmēšanu. Es nezinu, kāds ir tām meitenēm, bet tu jau sāc saprast, ka tu uzslēdz, tev jāņem balts vai melns, lai tur iezīmētu. Gan jau, ka arī, ja nebūtu, kas priekšā saka par to invert, kad tu atkoti, jau saproti, ja tas neiezīmējās, tad otru var iezīmēt un tu var taisīt to invert. Es visticamāk aplaustos mirklī, kad jūs pasakat attēls, ka, piemēram, mēs to blūru liekam attēlam, un ka jābūt aktīvam attēlam, varētu droši vien, ka nepamanīt un masku mēģināt noblūrot. Bet tā jau palielam jau jā. Man tā liekas, ka varētu kaut ko padarīt. Jā, jo, ja mums maska ir nepareizais tas krāsas sakārtojums, tad mēs jau to redzam tajā attēlā. Mums sanāk otrādi, tagad es invertēju krāsu, man ir inversā krāsas uzliktēt maskai. Un tad man ir otrādi, man cilvēciņš ir blūrots. Es redzu, man jau vajag otrādi. Tas jau nekas, mēs paņemam masku, mēs saprotam, kāpēc, un izveidojam inversās krāsas. Tikai atceramies, ka iezīmējumam, ja mums ir iezīmējums, mēs ņemam inverso iezīmējumu, tad mēs ņemam no select un invert. Bet ja par masku jau runājam, to maskas daļu, tur ir runa par krāsām, pretējā krāsa, tad tas inversais jau būs no krāsām, inversās krāsas, pretējās krāsas. Tur ir svarīgi arī izvēlēties, kuru mēs paņemam, vai select invert vai color invert, kurā brīdī tas mums ir jādara. Tātad šādi ar masku palīdzību mēs varam dažādus filtrus likt, un pēc šī paša, jūs redzat, visur strādā viens algoritms. Vai mēs te darbojāmies ar to rozi? Princips visur bija viens, tikai komandzīte, tur krāsu mēs mainījām attēlam. Šeit mēs blūru izmantojam attēlam. Vienalga, ko mēs tur izmantot, mēs tur varam. Es varu pajautāt tādu muļķīgu jautājumu. Es kur vairākas reizes arī aplaužos, kas notiek, kad to select none, kāpēc? Jo kā man liekas, es esmu iezīmējis, es nosaku to apgabalu, ar kuru es gribu strādāt. Un, man domas, piemēram, strādājot ar Kanu vai vienalga PowerPoint vai ko, kad viņš darbosies, ja ir iezīmēts. Bet mēs liekam select none. Kāpēc? To select none mēs izmantojam tādēļ, ka mums jau ir izveidota maska. Maska jau parādīs rezultātā, kuru daļu mainīt, jo mēs mainām, principā mēs mainām. Tagad es noņemšu masku, disable. Es mainu visu attēlu. Es izmainu visu attēlu. Man blūrots ir viss attēls. Bet maska, tagad, kas pielikšu masku atpakaļ, disable izslēgšu. Maska man šo daļu, kas ir melnā krāsā, tad mēs melnā, bet baltā krāsā. To tikai izmaiņu, to es tikai redzu. Tas, kas ir melnā krāsā, tas ir caurspīdīgs. Man maskā šī daļa, kur ir
Pieņemsim, ka man tas augšējais slānis vispār neeksistē. Ja, man ir tikai viens slānis. Un tagad šobrīd es paņemšu inverso iezīmējumu select inverse, tātad, lai man ir iezīmēts viss fons, ja, tad tagad ir iezīmēts viss fons, meitene nav iezīmēta. Slānis ir aktīvs. Es paņēmu filtri, tur blur, to pašu Gaussian blur. Es tur izdomāju, hops, es tur ņemšu noblūrošu. Ok. Rezultāts man ir. Tad noņemšu iezīmējumu. Tas netraucē. Viss ir it kā forši. Rezultāts ir, blūrots ir. Bez kaut kādām maskām, nenormāli vienkārši, ja. Viss saprotams, es iezīmēju to daļu, ko es gribu mainīt, to es iezīmēju, to es mainu. Bet, ja mēs tagad šādā, veicot šādas darbības, tur pietuvinam, secinam, bats. Šeit man ir kaut kādas problēmas, ja. Nav bijis labi iezīmēt. Vēl tur kaut kādas problēmas, ja. Kā lai es izlaboju? Man nav iespējas izlabot. Ja es izdomāju, bet es gribētu to blūru bišķiņu tādu vieglāk, ja, caurspīdīgāk vēl kaut kā. Kā to izdarīt? Man nav tās darbības, man ir prasti, tas, kas ir iezīmēts, cik labi man ir bijis iezīmēts, tik labi ir bijis iezīmēts, es esmu vienkārši izmainījis attēlu, man nav nekādas iespējas kaut ko labot. Protams, mēs tur varam nodublēt slāni, un lai nav tā darīt, kā es tagad izdarīju, ka vienīgo slāni izmainu. Tas vispār nekam neder, ja, vismaz nodublēt slāni, un tā maska, mums tā maskas daļa un tā slāņa daļa, mums viņi ļauj darboties, ja, operēt un ļauj labot, un es varēšu rīt arī saglabājot šādā veidā failu, es varu arī rīt to labot. Un arī tā caurspīdīguma sanāk var uzlikt maskai, jo šajā gadījumā arī nevar. Nevaram, jā. Mums darīt var tā, kā es tagad izdarīju, bet tas ir, es to nosauku par ļoti prastu rīcību, ļoti prastu darbību. Jā, mēs tā varam rīkoties, bet es neiesaku tā rīkoties. Es jums mācu, kā būtu pēc tam ērtāk apstrādāt, labot, mainīt. Ja. Jo mēs arī, jā. Es to saprotu tā, ka mums ir tā kā viena bilde, oriģināls, un mēs viņai uzliekam virsū otru bildi ar caurumu. Jā, tieši tā. Un caurumā mums spīd cauri tā oriģinālā bilde, un viss pārējais, to mēs varam mainīt ar filtriem, ar krāsām, ar visu kaut ko. Jā. Tas ir caurspīdīgi. Tā daļa ir caurspīdīga. Tas, kas ir pilnīgi 100% melns, tā daļa ir caurspīdīga. Ja būtu ne 100% melns, bet kaut kāds palēks, tad būtu daļēji caurspīdīga. Atcerieties, mums tur bija tas atspulks pulkstenim, kur bija nevienmērīgi caurspīdīgs. Tur ir iesaistīts vēl arī dažādas gaišāk, tumšāk palēk krāsas. Tur var tāds pārējais būt. Un tas rada tādu daļēji caurspīdīgumu. Ja vieglāk ir saprast, ka tas ir caurums, tas, kas ir melnā krāsā, tas ir caurums. Ja mēs tā paskatāmies, tas ir caurums. Jo 100% melna krāsa tajā vietā ir 100% caurspīdīgs.
tā attēla daļa, kas atrodas blakus. Tas, kas ir baltā krāsā, tas ir 100% necaurspīdīgs. Un ja tur nāk klāt pelēkā krāsa, tad atkarībā no tā, cik tumši pelēks, tad ir daļēji caurspīdīgs. Un ar šo metodi, jā, mēs varam daudz ko sagatavot, un mums ir viegli strādāt un mainīt. Bet, ja jūs izvēlēsieties tādu ļoti vienkāršu paņēmienu, kā pašu attēlu mainīsim, darīt to var, to ir viegli saprast, iezīmējam, iezīmēto daļu izmainam. Tikai labot būs sarežģīti. Precizēt iezīmēm būs sarežģīti. Tā kā darīt var. Dažreiz mēs to darām, bet kur vien var ar masku strādāt, es ieteiktu strādāt ar masku. Ar laiku jau mēs arī izpratīsim, ja vēl šobrīd nav īsti strādājot, izprot ar laiku arī to maskas priekšrocību. Tā. Labi, mēs jau vēl darbosimies, paņemsim kādus piemērus ik pa laikam, kaut ko jau vēl mums jau nodarbības vēl ir. Un iezīmējumam vajadzēja veidot, nevis iezīmējumam, bet maskai vajadzēja veidot inverso. Mums viss palika melns, visa maska. Tur tas iezīmējums, mums traucē. Tad būs vēl kādas situācijas, kur varbūt mums neko netraucēs iezīmējumi, bet būs situācijas, kur vienkārši mums viņš traucēs, kaut kādas darbības mums nenotiks. Tur ir jāskatās. Es vienmēr nevaru pateikt viennozīmīgi, ka tas mums traucēs. Tur ir jālūkojas. Bet, piemēram, tas, ka mēs inverso masku veidojām krāsu un nebijām noņēmuši iezīmējumu, tas mums traucēja. Jo kas notika? Mums bija kaut kas iezīmēts, droši vien tā baltā daļa, un mēs to balto daļu tikai nomainījām uz melnu. Melnais palika melns, baltais palika melns, un beigās visa maska mums ir melna, ja mums paliek iezīmējums. Tā tur var gadīties, tur jāskatās konkrēti, vai traucēs vai netraucēs. Lūk, jā, tad šādi, mēs ar maskām varam kontrolēt vairāk to situāciju, un mums ir iespējas pēc tam vēl kā rīkoties. Varbūt ir vēl kādi jautājumi. Tā, tad varbūt mēs varētu iesākt arī to nākamo, un tad paņemt pauzīti. Tā, kā nākamo es esmu... Man ir jautājums. Jā. Ja tur būtu 3 meitenes, ko mēs gribam atstāt, neblūrā, tad mēs taisītu 3 maskas? Nē, mēs viņus iezīmētu visas vienlaicīgi. Okay. Mēs viņus iezīmētu visas vienlaicīgi, jā. Var tā, ka 3 dažādi objekti būtu iezīmēti? Jā, mums vienkārši vienā attēlā būtu 3 iezīmēti apgabali, un tā būtu viena maska. Labi. Mēģināsim kaut kad iezīmēt vairākus vienās lūnās? Labi, es pierakstīšu šo vēlmi. Ja vienkārši liekas, ok, labi, tas viens ir, bet kā būtu, ja būtu vairāk? Labi.
Jā. Paņemšu, sameklēšu tādu attēlu un paņemsim nākamajā reizē tādu piemēru. Es nākamreiz nebūšu. Bet, ierakst droši vien, ka būs, un tad jau Paldies. varēs paskatīties. Es saprotu, jā, ka mums Ksenija ir uzņēmusies ierakstīšanas funkciju. Tā, vēl ir kādi jautājumi, kādas vēlmes, ko kā? Tā, ja nav, tad atvērsim jau nākamo attēlu un vismaz padomāsim, kas tur mums darāms ir, un tad kaut kad jau arī drīzumā ņemsim pauzīti. Tā, mums ir nākamais ir saplēstais foto. Tā, es domāju, šos ir mierīgi arī vērt ciet, kā jūs gribat tur saglabāt, nesaglabāt jūsu izvēli. Tā, tātad šis attēls mums būtu jācenšas salabot un kaut ko atjaunot, kaut kādas lietas mums retušēt, atjaunot un visādi citādi, ko mēs tur varētu izpausties. Ja? Tad kaut kāds sanāks foto, saplēsts, vienkārši šīs te daļas nolikts un noskanētas. Ja? Tur bešķiņi varbūt arī kāds slīpumiņš mums ir, ne tai leņķī. Un mums vajadzētu padomāt, kā mēs tur visu atjaunot. Varbūt, ka tās liekās malas, kur ir tie numuri un kas tur vēl tie stūri noļukušie un viss. Mēs kaut kādu daļu jau varētu varbūt nogriezt nost, kas mums nav vajadzīga. Es domāju, jā, ka tās maliņas varbūt mums arī nav vajadzīgas. Ja būtu vajadzīgas, protams, mēs viņus varam atstāt. Bet pieņemsim, ka mums viņas nav vajadzīgas un varbūt, ka mēs ar to varam sākt, ka kaut kādas liekās daļas jau uzreiz nogriežam nost pašam attēlam. Tad izmantojot kadrēšanas rīku, crop tool, tagad skatāmies, kas mums tur būs vajadzīgs. Palūkojoties, lai nav atzīmēts pirmais current layer only. Nē. Mēs varam atzīmēt vai paskatīties, vai ir atzīmēts delete cropped pixels, ja, lai mums uzreiz automātiski dzēšās nost tā daļa, ko mēs nokadrēsim nost. Nav nekāds fiksēts izmērs vai proporcijas, tad fiksēt nav atzīmēts. Vispārējais, laikam, tur mums nav svarīgi. Tad nemēģinām te nogriezt, jo te mums mazliet ir slīpi, bet kaut kā mēģinām saskatīt kaut kādas tur tās robežas, cik mēs tur varam. Nogriezt pārējo, mēs pēc tam vēl varēsim apgriezt, bet tā, lai mums
ir jau kaut kādas daļas jau nogrieztas uzreiz, lai mums nekas kaut kas tur liekas, tur nav. Tā galīgi līdz maliņām ne, jo mums tā kā nav īsta līdzena, mums vajadzēs tāpat pagriezt mazliet. Bet kaut ko bišķiņ nogriezt mēs varam. Grūti pateikt, kur cik augšējā daļa, bet tas nekas tur tā. Nu, kaut kā mazlietiņ palūkojoties. Tāda maza maliņa, lai paliek, lai mēs saprotam. Pārējo mēs lieko nogriezīsim vēl pēc tam nost, ja? Tad, kad bišķiņ varbūt vajadzēs kaut ko te pataisnot. Tad, kad saliksim kopā, redzēsim, kas mums tur sanāks. Nu, kaut kāds pirmais solīts varētu būt tāds, ka mēs apgriežam. Vai kaut kas jau liekas ir nost. Nu, tad tālāk mums vajadzētu, lai mēs varētu salikt kopā to saplēsto vietiņu, tā mēģināt smuki pēc iespējas precīzāk salikt, lai tur mums mazāk jālabo. Tātad, ko mēs tur varētu darīt? Mums vajadzētu kaut kādā veidā dabūt tās daļas atsevišķos slāņos. Mums vajadzētu viena daļa vienā slānī un otra puse saplēsto otrā slānī. Un tad mēs tarosim viņus kopā. Tātad, tagad atkal mums ir uzdevums iezīmēt. Iezīmēt, īpaši jā, te to saplēsto daļu būtu labi, tā, jo mēs precīzāk iezīmēsim, jo varbūt, ka mums izdosies viņu tā labāk salikt kopā. Nu, mēģināsim, jā. Tātad uzdevums ir izdarīt tā, lai katra daļa mums ir savā slānī. Tad mēs iezīmēsim un no šīs kopīgās bildes nokopēsim. Ja? Tātad copy, paste. Mums vajadzēs izveidot jaunu slāni. Un tad to pašu izdarīsim ar otro daļu. Tā ir tikai jāizspriež, kurš rīks mums iezīmētu viskorektāk. Es varbūt mēģināšu atkal izmantot šo foreground. Pa foreground var izmantot arī taisnas līnijas. Mums nav jābūt ar brīvu roku. Mēs varam ar taisnām līnijām arī veidot. Tātad pirmo solīt ar foreground nav var nospiest pēles taustiņu jābrauc apkārt, var tā kā taisnas līnijas, tā kā daudz stūri apvilkt apkārt. Te pa vidu, kur ir tā saplāstāja josla, un tad vienkārši viss ar taisnēm iziet cauri, tā kā daudz stūri veidojam. Un tad mēs varam vienkārši ar tādu paņemt lielāku rīku, un vienkārši pazīmēt iekšpusītē, lai vienkārši redz, cik tā mums vajadzētu to iezīmējumu, un tad var ieslēgt preview, lai redzam, ko viņš pats ir sarēķinājis, un pēc tam jau pieregulēsim to iezīmējumu precīzāk. Un kaut kas aptuveni pirmais solis varētu būt. Pēc tam mēs ar maskas režīmā izveidosim vēl precīzāk, jo kaut kas man aptuveni ir, kaut kas nav. Tad select. Un tad jau skatīsimies pēc tam.
Tagad maskas režīmā ieslēdzam maskas režīmu. Skatāmies, jā, kur mums ir iezīmējums korekt, kur nav. Skatāmies, jā, kur tā saplēstā daļa, lai īpaši būtu korekts iezīmējums. Nu, tad ņemat ar rotiņu un attiecīgi formiņu parastais aplīts un krāsiņas tik izvēlēties, izmēri izvēlēties un precizēsim to iezīmējumu. Un šī savienojuma vieta jau būtu nozīmīga. Ir kaut kāda krāsa arī, kas mums mazliet mulsina droši vien ir. Ja pa daudz, tad ar otru krāsiņu, ar balto vai melno, kas mums tur ir vajadzīgs. Pēc tam, ja mēs varēsim visu atvaru, ja kaut kas tur liekas, to jau varēs atkal labot. Bet šobrīd, ja kaut kas ir par daudz, tas to varēs nodēst vai kā, bet par maz mums nevajadzētu kaut kam būt. Mēs jau tūlīt kopēsim. Tad tas vienkārši nebūs piekopēts klāt. Kas varētu būt par iemeslu, es tā kā ar foreground apvilku visu, un parasti viņš tad piedāvā to rīku, lai iezīmētu, un piedāvā to rīku iezīmētu. Viņš man grib atkal vilkt nākamo līniju, es viņu nospiežu. Tā, es līdās pabeigšu kaut kādu to savu variantu. Tad es paņemšu to otro daļu, un tad iziesim vēl vienreiz cauri. Tā. Man izskatās, ka varbūt, ka man ir, es tūlītās nokopēšu no tās lāņa, kas man ir fonā, tas pamats lānis. Tātad Ctrl+C, Ctrl+V un šo te... Es atradu savu problēmu. Es nepiespiedēju enter. Ir, jā, ok. Lūk, vienās, tas, kas man liekas, to pēc tam es nogriezīšu nost, vienā slānī man ir šī daļa. Un tad, kad jūs veidosiet, kopēsiet otro daļu, neaizmirstiet, ka jūs kopējat no pamatātēla. Dažreiz paliek tas otrais slāns, tur augšā ir tukšums, ja? Tur neko nevar nokopēt. Mums jākopē ir no apakšējā oriģināla slāņa. Un tad iezīmējumam es izmantošu tāpat foreground. Tad ar taisnām līnijām izveidoju pamatu formu. Enter. Un tad ar attiecīgu rīku izmēru. Tad pabrauc pa bildi, pa perimetru sākumā, kur man ir. Es atvainojos, es nepaspēju
Jūs duplicate layer, ja? Vai Nē, es tagad iezīmēju katru saplēsto daļu un nokopēju. Iezīmēju katru saplēsto daļu atsevišķi. Vienu saplēsto daļu es iezīmēju. Tagad es jau iezīmēju otro. Ja? Tad ar foreground es ņemu un iezīmēju. Un tad es viņu nokopēšu no pamatslāņa. Dublēts nav nekas vēl šobrīd, ja? Mums nevajag dublēt. Mums vajag kopēt. kā mēs kopējam laba poga? Es izmantoju Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C. Ctrl+V. Un Ctrl+V uz kurieni, ja? Liek. Viņš ies automātiski jaunā slānī. Un tad pēc tam ir jāizveido jauns slānis. Ja mums ir pādošais iezīmējums, mums ir jāizveido jauns slānis, apakšā podziņa jauns slānis. Jā, tātad mums ir jābūt atsevišķiem slāņiem. Viens slānis, viena pusīte. Otrais slānis, otra pusīte. Man nesanāca, es nesapratu, kā es to izdarīt. Tā, nu tātad. Kad es noņēmu masku, nu, tā roza krāsa, ja? Man ir selekta leja puse. Tā, tātad ir iezīmēts. Tagad mēs esam, tad, kad ir iezīmēts, mums ir aktīvs apakšējais, slānis, tur, kur ir pilnais attēls. Ctrl+C, Ctrl+V. Ja var izmantot komandas edit, copy un paste. Tas ir tas, ko mēs tagad darām, copy un paste. Mēs zinām, ka tad, kad mēs iekopējam paste, mums uzreiz jauns slānis ar informāciju neizveidojas. Mums ir tas peldošais iezīmējums jocīgais. Tad ir jāpaņem šeit lejā slāņu logā, ir pirmā poga no kreisās, veidot jaunu slāni. Un tad iezīmējums arī tiek ievietot šajā jaunajā slānī. Neizdodas? Jauns layer. Layer group. Nē, mums ir pati pirmā komanda no kreisās. Create new layer. Bet augšā jums ir jābūt floating selection. Jums tāds ir? Jūs varat nokopīgot ekrānu? Domāju, jā, varu. Tad kopīgo un paskatīsimies, es palīdzēšu. Ir, ja? Jā, tā jums ir tā situācija. Jums ir tagad nospiediet to pirmo podziņu, kas slāņu logam apakšā ir kreisajā pusē tāds zaļš rāmīts apkārt ir. Redzat, jums skatāties uz leju, slāņu logam uz leju, kur apakšā ir pogas. Šeit, ja? Un pirmā no kreisās, jā, to uzspiediet. Create new layer. Jā, create new layer. Redzat, jums ir. Tagad, kad jūs izspiedīsiet akstiņu, nebūs akstiņa apakšējiem slānim.
Un tālāk mēs strādājam ar šo atkal, ja? Jā, tad, kad jūs akstiņu izslēgsiet, jūs redzēsiet tikai pusīt. Jā, redzu, jā, šeit ir. Tad, ja akstiņa, kad nebūs, tad jūs riktīgi redzēsiet, kad ir pusīt. Ja, apakšējām slāniņa akstiņu izslēdzot, tā kreisajā pusē. Bet tad, kad jūs veidosiet, ne to, bet tad, kad jūs veidosiet nākamo iezīmējumu un iezīmēsiet un kopēsiet, tad ir jābūt aktīvam šim apakšējam slānim, nevis tam virsējam kopētajam, bet tur, kur ir pilnā bilde. Pilnā bilde. Tur ir sākuma bilde, no tās mēs kopēsim. Dažreiz ir vienkārši paliek aktīvs tas virsējais slānis, mēs iezīmējam augšējo daļu, tur nekā nav, tur jau ir caurspīdīgs tam slānim, tur nav no kaut kopēt, jo kopējumā informācija ir apakšējā slānī. Visu laiku jāvaktē ir arī, no kurienes mēs kopējam, ja, kas mums ir aktīvs. Labi, es domāju, ka tā, tagad ir skaidrs, ja, tagad ir jāiezīmē augšējā daļa, un tas pats jāizdara, ja, tad nokopēt, copy paste, un veidot jaunu slāni. Tā, pabeidzam to iezīmēšanu. Tā, nu tagad, es domāju, mēs varam arī paņemt pauzīku, līdz ir 50, tad turpināsim mēs 8, tad 20:00 turpināsim. Ja?